Kā nākamo aicināšu Signi Rozenfeldu no biedrības Sarva un viņas pieredzi stāstu par maza mēroga partnerības projektiem. Aplausus noteikti. Un nedaudz par maza mēroga partnerības projektiem. Tie ir projekti, kas sniedz iespēju jaunām un nelielām organizācijām iegūt starptautiskas sadarbības pieredzi, veicināt Eiropas vērtību ieviešanu vietējā līmenī un uzlabot darbu ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām kvalitāti. Jā. Jā, labdien. Jā. Nu, tad, gan jau jā, to pašu jautājumu, gan jau ko visiem, kas tas bija pa projektu, ko tur darījāt un aptuveni, jā, kā tas izskatījās? Tas bija mazmēroga sadarbības projekts, Key Action 2, sadarbojoties biedrībai Sārva, kas ir no Latvijas, no Jūrmalas, ar organizācija no Bulgārijas Džagadamba, un projekta rezultātā tapa izglītojoša sadarbības spēle Blomantik, kas ir balstīta Hovarda Gardnera teorijā par daudzpusīgo intelektu. Tad, kas bija tas projekta uzsvars? Kas bija tā tēma un ar ko apspēlēja to? Projekta tēma bija mērķa auditorija, bija jaunatnes darbinieki. Sākotnējā projekta ideja bija zinot to, cik smags darbs ir jaunatnes darbiniekiem un liels risks izdegšanai, radīt kaut ko relaksam, atslodzei, atpūtai. Sākotnējās domas bija kaut ko ar iešanu dabiņā, kaut kādas fiziskas aktivitātes, uz ko mums atbildēja, ka tādu ir diezgan daudz. Un sakarā ar to, ka domāju, kā to padarīt vieglāk, jautrāk un interesantāk, tad mēs aizdomājāmies līdz spēlei. Tur arī mums radās jau pirmās idejas par sadarbību, jo mana kolēģe jau bija tikusies ar cilvēku no Bulgārijas, kā arī citos projektos, un viņai bija palicis iespējas kā tāds ļoti, ļoti kreatīva personība, un viņš bija vadījis arī vairākas spēles. Un tad mēs viņu tā uzrunājām, viņa arī piekrita, un tā mēs kaut kā, esam te ar savu projektu. Jā, lieliski. Un man liekas, tas ir noteikti ļoti būtiski, jo partnerību projektiem tā partneru loma ir ļoti būtiska. Un kā tad jums gāja ar saviem sadarbības projektiem, sadarbības partneriem? Dažādi. Bija interesanti, reizēm bija izaicinoši, pa laikam bija jūtams arī šīs nezinu, vai tās nacionālās atšķirības, kas, protams, rada dažādus izaicinājumus. Un tāpat laikā, jāatrod to, ja ir vienots mērķis, tad viens otru papildinot, tā līgani varam tikt līdz galam. Šajā sakarā mums arī bija tāds diezgan smieklīgs dialogs, izveidojās vienā no zvaniem. Mēs jau ejam uz finālu un skatāmies, kādi ir drukas faili, kas ir sagatavoti, un meklējam, vai tur nav kādas kļūdas, un jau kuro reizi ejam cauri. Un tas bulgāru partners nesaprot, kāpēc mēs tik ļoti pedantiski tam visam pieejam, un vienā brīdī viņš saka, jā, laikam tā vajag. Jūs ziniet, mums ir tāds teiciens, pirms nogriez, 3 reizes nomēri. Mūsu reakcija bija tieši tāda pati, jo, kā mēs zinām, mēs 7 reizes mēram pirms nogriez. Okay. Tas nozīmē, ka latvieši noteikti ir diezgan labi, varbūt ir pieredzēti sadarbības projektiem. Jā, mums kaut kas no vāciešiem arī no tā pedantisma. Jā, noteikti tas vēl paliek. Tāds mums patiesībā bija arī tas loma dalījums, jo Bulgāru puse vairāk uzņēmās tīri pašu spēles izstrādi, idejas un kādi tur objekti būs, kādi noteikumi tā tālāk. Un mūsu pusē vairāk bija tāda formālās daļas projekta sagatavošana, iesniegšana, atskaitas iesniegšana, budžeta izveida un ievērošana, laika plānošana un arī ievērošana. Tā kā, jā. Un arī, tad, kad es kā projekta vadītājs jautāju, vai tas un tas ir izdarīts, cilvēks otrā pusē apvainojās, kāpēc man prasa, vai tā, es kā bērns. Es saku, nē, cilvēki tādi ir, es daru savu darbu. Sadarbības un partnerības projekti ir saistīti arī ar šo pieredzes apmaiņu starp organizācijām. Kā tas bija jums? Kas bija varbūt gan šīs, jau pieminēja lomas katrai no organizācijām, bet kas bija tā pieredze specifiski katram no jūsu partneriem, ko jūs tā kā viens otram devāt? Ko jūs iemācījāties un guvāt no saviem bulgāru partneriem un ko jūs viņiem tā pasniedzāt?
jau pašā sākumā mums radās doma to spēli balstīt uz šī te Hovarda Gardnera teoriju par daudzpusīgiem intelektiem. Un Bulgāru organizācija jau iepriekš bija izmantojusi šo teoriju arī savās kaut kādās aktivitātēs ar jauniešiem. Mēs gan paši studējām, gan arī mēs no viņiem smēlāmies kaut kādas idejas. Nevaru atbildēt bulgāriem, kā mēs viņiem ko varējām palīdzēt un iemācīt, bet es pieņemu, ka to mūsu punktualitāti varbūt mēs viņiem mazliet jau iebarojām. Lieliski. Nu tad, cik noprotam, tad šīs spēles izveida bija šis būtiskākais projekta arī tāds rezultāts. Kā jums ir gājis ar šī materiāla tādu izdali un izmantošanu jau praksē plašāk varbūt? Vai ir ar citām organizācijām jau dalīts, testēts? Jā. Pašu projektu mēs testējām, produktu testējām jau projekta ietvaros, kā mums bija paredzēta aktivitāte tieši testēšanai. Kā projekta rezultāts fiziski tika izveidoti 30 spēles eksemplāri, pa 10 eksemplāriem latviešu, bulgāru un angļu valodā, un tie ir gan mums pašiem kā projekta izstrādātājiem, gan asociētiem partneriem. Kas Latvijā bija Jūrmalā, tur bija skola un jauniešu centrs, un Bulgāriem arī tur bija vairākas organizācijas iesaistītas, un tie arī tika pie saviem produktu eksemplāriem. Un, kā jau iepriekš minēju, rezultātiem ir jābūt redzamiem. Jā. Tur es arī noliku šāda veida lapiņu, kur noskanējot QR kodu var atrast gan Erasmus Plus platformā, gan Sarvas mājaslapā arī ir pieejams, kur var lejuplādēt PDF formātā, izdrukāt, iepazīties ar noteikumiem. Lieliski, noteikti izmantojam iespēju iepazīties ar materiāliem un tos izmantot arī. Kā tas ir, šie partnerības projekti arī ir nozīmīgi tieši organizācijām? Kas ir tas, kā ir tagad organizācijā tagad, un vai jūs skatāties, ka uz nākotni šis, cik es noprotu, ir bijis pirmais mazās partnerības projekts? Jā, abām organizācijām tas ir bijis pirmais. Piedod, kāds bija jautājums? Kā organizācijām tagad, vai kā šis ir palīdzējis, veicinājis skats uz nākotni? Organizācijai tas noteikti ir palīdzējis tīri kontaktu veidošanā, sadarbības veidošanā, jo īpaši ar lokālajām organizācijām, gan tīri kā organizācija līmenī, gan arī cilvēciskā. Par bulgāru partneriem, diemžēl, nevarēšu atbildēt, jo tas darbs pusotru gadu laikā bija tik intensīvs, ka šobrīd ir uz pauzes, mēs runājam maz. Bet es domāju, ka pēc kāda laika mēs noteikti atsāksim sarunāties. Un idejas jau ir, jo tā spēle kā tāda ir ļoti komplicēta. Kopumā pēc oriģināliem noteikumiem spēlējam, bet tur saturā ir sastāv no vairākiem dažādiem elementiem. Tie elementi ir izmantojami arī atsevišķi. Tur gan vajag mazliet kreativitātes, lai izdomātu kaut kādas savas spēles nosacījumus. Arī par to mēs domājam, ka vajadzētu viņus galvā ir, bet vajag uzlikt uz papīra, un kaut kad, cerams, drīzumā parādīsies arī Sarvas mājaslapā. Tātad izklausās, ka nākotnē noteikti būs vēl sadarbības un dažādi citi projekti, vai ne? Tad jau redzēs. Jā, bet idejas ir, un tas jau arī ir noteikti labs skats. No tā projektu rakstīšanas viedokļa, kā gāja ar to? Traki. Man netika traki, jo es maz piedalījos. Tā kā pašu projektu pieteikumu man kolēģi uzrakstīja un arī gala atskaiti. Ja viņai šobrīd prasītu, viņa visdrīzāk teiktu, nē, nekad. Bet, jā, es domāju, ka jāatrod kādu, kam patīk to rakstīt. Es domāju, ka jā. Un noteikti arī šī partneru loma projektā ir nozīmīga. Vai bija tā sajūta, ka tās lomas sadalītas pietiekami vienlīdzīgi, vienādas starp abiem sadarbības partneriem? Tas tāds ļoti grūti izmērāms lielums ir. Protams, mēs sākotnēji ejot projektā, mēs vienojamies, kā es teicu sākumā, kad viņi vairāk izstrādā spēli, tas ir noteikums, dizainu, stāstus veido, mums savukārt ir birokrātiskā puse. Protams, ar laiku mēs iesaistamies, arī viņu pusē ir jāveic kaut kādi formālas lietas, kaut kādi līgumi, vismaz jāizlasa un jāparaksta. Un tāpat laikā arī, teiksim,
zinot, ka mēs esam daļa no projekta, arī viņi jautā, kā tur kaut kādu lietu vai detaļu tajā spēlē veidot un tā tālāk. Un līdz ar to arī mēs ļoti iesaistījāmies. Ne tikai mēs pašas, bet arī brīžiem gan visa ģimene iesaistās, gan draugi. Man liekas, man kādu gadu garumā, jebkura saruna uz jautājumu, kā tev iet, es atbildēju, zini, man ir tāds projekts. Tā tad noteikti, jā, man liekas, un tādā manā pieredzē arī tā projektu pasaule tāda, man liekas, mēs paņemam viņu līdzi bieži sev. Vai nebija tādi brīži, kad likās, ka tas projekts aizņem pārāk daudz no visa, kas ir? Aizņēma daudz. Protams, aizņēma vairāk nekā mēs sākotnēji plānojām. Un, ja mēs salīdzinām faktiski nostrādātās stundas ar to, ko mēs plānojam, protams, ka tas ir vairāk. Labā ziņa tā, ka mēs jau to zinājām. Un, bet tas, protams, tas paliek līdzi, kas, ko mēs esam iemācījušies, tā ir neatņemama mūsu daļa. Noteikti ir šis skatījums uz lietām, ko dabūja organizācija un ieguva, un tie projekta rezultāts un pats projekts. Bet ko personīgi sev tas lielākais rezultāts vai lielākais guvums, izaugsme tāds sev personīgi? Pieredze viennozīmīgi. Kontakti arī, kas projekta laikā veidojušies. Man personīgi es arī angļu valodu mazliet uzčūnēju, kas nebija tik spīdoši kā līdz tam. Pieredze, zināšanas. Un te man uzreiz jautājums, vai ir jābūt perfektai angļu valodai, lai būtu projektā iesaistītos? Uzreiz jābūt perfektai? Nē. Jo vēl jau vairāk tāpēc, ka lielākā daļa projektos iesaistīto tā nav dzimtā valoda. Tā kā noteikti arī tāda būtiska atziņa, ko man liekas daudz arī tagad varbūt mazāk, bet bieži vien saka, ka man nav perfekta angļu valoda vai nav tur tik labā līmenī, kā es domāju, ka es nevaru iesaistīties. Bet noteikti šeit mēs saprotam, ka tas nav problēma arī starptautiskiem sadarbības projektiem. Noteikti kaut kas ir, bet to jau ceļa gaitā un projekta gaitā jau iemācās un saprot viens otru. Tas pat varētu būt viens no mērķiem, lai uzlabotu. Jā. Super, paldies. Varbūt ir kādi jautājumi? Turu. Nav labi. Gustavam. Man ir jautājums. Es uz šiem maza mēroga partnerības projektiem skatos kā uz kaut ko tā kā nedaudz attālāku sev uz tādu nākamo līmeni. Vai jums, rakstot šo projektu, pirms tam bija pieredze ar jauniešu apmaiņām, ar līdzdalības projektiem, un kā varbūt bija tā pāreja uz maza mēroga partnerībām? Patiesībā nē. Šis bija vispār pirmais projekts, ko organizācija iesniedza. Manai kolēģei viņa varbūt bija piedalījusies kā dalībnieks kādos projektos, bet nē. Mums, domājams, ļoti palīdzēja arī tas, ka mēs sākām ar JSPA organizētām mācībām tieši uz sadarbības projektu veidošanu. Un mēs arī izmantojam piedāvāto iespēju mentoram projektu rakstīšanas procesā. Tas ir tas, ar ko noteikti var sākt. Skaidrs. Liels prieks dzirdēt, ka var arī sākt ar maza mēroga partnerības projektiem, ka nav varbūt jāiet tas lielais ceļš ar jauniešu apmaiņām, līdzdalības projektiem un citu veidu projektiem. Teiksim lielu paldies par ļoti jauko pieredzes stāstu. Paldies.